Sveiki, skaisti cilvēki! Es beidzot atcerējos par savu kameru, un ir 11. jūlijas. Un šodien mēs ar Elīzi lidojam uz Minheni. Mēs lidojam uz BTS koncertu. Ak, Dievs! Ir 2. Mums ir autobus 4. Mums ir līdmašīna 6. Un, ak, Dievs, nevar. Tā gaisma no... Ok. Domāju, ka es varētu sākt lēnām taisīties, jo Elīze vēl nav pie manis. Viņa kaut kad brauks pie manis, man nav nekāda zināšana, kur viņa ir un ko viņa dara. Es pat nevaru izskaidrot. Man, ak, Dievs, man tagad saule spīd. Zini, es ienīstu šos Latvijas laikapstākļus vasarā, bet tā, kad uzspīd saule, man ir vienkārši dusmas. Man ir tik daudz dusmu, bet tā, kad uzspīd saule dienā, kad visu laiku līst, tās ir vienkārši... Tātad. Jā, mēs brauksim uz BTS koncertu. Es esmu tik laimīga. Ak, Dievs, un es ļoti pārdzīvoju, tāpēc, ka es esmu ļoti laimīga. Un, ziniet, cilvēki laimē raud. Jā, un es vakar raudāju no prieka. Un tad es atradu... Es ļoti ticu manifestācijai. Es ticu tam, ka mūsu dvēselei un prātam ir ļoti liels spēks, ja ne pat lielāks kā mūsu fiziskajam ķermenim. Un tāpēc es manifestēju, un es atradu ierakstu savā mazajā manifestācijas kladītē no 2020. gada par to, ka mēs braucam, tā kā mēs un man labākā draudzene, kas joprojām ir Elīze. Es nezinu, kāpēc es to pateicu tādā tonī. Un ka mēs braucam uz BTS koncertu Vācijā, un mēs braucam uz BTS koncertu Vācijā tagad 6 gadus vēlāk. Un es sāku ļoti raudāt. Tas ir... ļoti skaisti. Reizēm dzīvot ir skaisti. Vienmēr dzīvot ir skaisti, bet ir dažas dienas, kad dzīvot nav tik skaisti. Plāns tāds. Mēs tur ieradīsimies diezgan pavēlu. Mums ir connecting flights. Mēs lidojam ar 2 lidmašīnām. Mēs lidosim no Rīgas uz Varšavu, un tad no Varšavas uz Minheni. Yes. Maybe not. Visām meitēm ir tas viens celebrity crush un tā first love. Of course, man bija Leonardo DiCaprio. Bet ja mēs runājam par tādu first, like, wow, you know, like, kad tu pieaudz, man tas bija Jin no BTS. Un... Es vienkārši esmu tik laimīga. Redzēt dzīvē, šis būs pirmais koncerts. Es nesāju brilles, ikdienā es nenāsāju brilles, tāpēc, ka es negribu redzēt. Un, jā, šis būs pirmais koncerts, kuru es centīšos atcerēties paņemt brilles, lai es tiešām pat redzu ar savām acīm. Es pat nezinu, cik tālu mēs būsim no tās skatuves, bet, nu jā. Mēs pašas ar Elīzi arī taisījām krekliņus, ko, protams, jūs redzēsiet šajā video. Krekliņus, kas ir tikā, vēsture. BTS debutēja, angliski debut, latviski iznāca ar savu pirmo dziesmu 2013. gadā. Un 2013. gads, stils ir kāds viņš ir. Un viņiem tas koncepts bija, es nezinu, kas tas ir. Kaut kas tas bija. Un tāpēc tā ir tāda maza koncerta dress codes, ģērbties tajā stilā. Nu, tas nav, protams, obligāti, bet, ja tu to gribi, tu to gribi. Tātad, ak, Dievs, es neesmu šo kameru izmantojis tik ilgi, ka es nesaprotu, kā ar viņu rīkoties. Es jūtos tā kā dinozaurs. Tagad, es domāju, es varētu sakrāmēt čemodānu. Iedzert tēju. Un tad gaidīt Elīzi. Šis tas tā kā kadrs no šausmas. Es savu, ka es mūsu. Skin check. Tagad. Mēs dodamies uz lidostu. Jej. Oi. Tā ir Elīze, by the way. Yes, but you should know me.
Yes. Tu esi tā kā, šitais co-founder, father. Ui, man ir slapi zeķe. Bāc karsti. Tagad ejam uz... Pēc mūs neko nedzirdēs. Emily, shut the fuck up. Ew, come back. Yo. Oi, no. Manas acis ir te. Emily. Yes. Ok, nu mēs vairs nebraucam. Ir pēļķi, ko mēs tagad darīsim? Nē. Oh. Okay, mēs izgājām security. Tagad Elīza grib smelot. Jā, tāpēc, ka ejot cauri security, viņai pateica, like... No, never mind, tā aftertaste nebija laba. Es jūtu tavu elpu. Fuck you mean aftertaste? It's very nice. Honestly, es zinu, kurš tās pateiks, kurš iešiem šitās. Es tev teicu. Elīzei vienmēr taisnība. Somebody. Like. Jo. Copenhagen. Oh, man. I mean, zini, kurš negrib uz Kopenhāgenu? Stulbeņi. Okay. Sorry, no, cut. Mēs paēdām un tagad mēs ejam uz geitu. Yay! Nevar būt, ka boardings jau sākās. Šis ir scary. Bet mūs vēl nesauca. Yes. Miss Elīze, nē, miss. Man liekas, visas kompānijas sauc. Šis mums ir funny. Cik, tā kā mēs tagad telpot jau kādu stundu. Jo, nē, bet tas The Warsaw Store. Ejam. Mēs nolaidāmies Varšavā. Te ir Paul. Jā, mums jāgaida gate informācija. Nu, es nevaru. Tā kamera. Es atradīšu to Fatī bombom. Ja tas ir no Borat, es tev atzičēju. Man. This is Jonathan, who used to suffer terribly at the hands of bullies. I ain't surprised. Look at him. Hey, fatty bumbo. Kāds bija konteksts? Kāpēc tu to teici? Tāpēc, ka Emilija Puncītis uzsēdās. Oh, that's not. Viņam būs tik nice lidost. Yes. Mums bija 2 smuki stjorti. Oh, yes. Mama, a girl behind you. Matīs man aizmiguši čuks. Tas varētu McFlurry. Jā, Yes. skrienam! Centīšos atcerēties maņemības, lai es tiešām būtu ar savā. Elīze, es neko neredzu bez brīvā. So hungry. Es varētu nolicīt negatīvus. Mums jāsāk uzvesties, kā mēs būtu ļoti slaveni savā valstī. What's a fucking McDonald's? Skrūve trojkatī nacho. Serove, kāda skrūve? Oi! Oi! Sorry, need help me? Ah, no, it's okay. Vai mēs izsīsim Special. Mēs ēdam makīti. Cheese pool, skaties. Vai tev var izmest no lidošanas pa filmēšanu? Ko? Vai tev var izmest no lidošanas? Es jau to teicu. Es teicu pareizi? Nē. Tu esi no lidošanas. Okay. Tev var izmest tā kā no lidošanas. Vai ir noteikumi par to? Ja ir, tad I guess, but never heard of it, so. Sometimes I do stuff and then I'm nothing. La bomba. Bomba mix. Man pēc pateica pirms security, you the bomb. Watch this. Be going hooligan. We pop, we acting. A fool again. Documentary. So.
I need to pee. Kāda galda? Oh my days. That's it. Nomaskajām rociņas. Those ones not too good. Dramatically. All from planners. Mēs esam Mīnhenes lidostā, un šī lidosta ir ļoti super confusing, un mēs satikām Latviju. Nejauši. Un te ir, secam veikaliņā, un ak, Dievs. Bet, zini, ja tie ir overnights, ja mēs saucam šonakt, viņi būs overnights. Viņi būs tā kā... Otrajā pakāpē. Elīze, ak, Dievs, Elīze, man ir flashbacks. Jā, varbūt nopērkam pienu un keluksus. Bet tad vajag ļoti karot. Kad tu bērsi mutē un uzmaņas vienu pavirs. I mean. Es varētu. So, So pissed off. mēs atbraucām uz viesnīcu, un mēs ieejam receptionā, un mēs... Girl. Mēs, es iedodu savu ID karti, un tad tas vīrietis pasaka, ka šis ir nepareizais hotelis. Yes! Viņam ir the same nosaukums, tikai viņš atrodas otrā lidostas pusē. 10 minūtes mēs centāmies atrast taksi, kas mūs no šejienes nogādā. Tā kā 12 minūtes, cik ir jābrauc? 12? Nē, man Google rādīja 6. 6 minūtes ar mašīnu no šejienes uz otru lidostu. Un neviens Nevis nepiekrita. otru lidos, bet otru hotelu. Jā, uz otru hotelu. Mums nāk miegs. Es gribu ēst, es gribu dzērt, man nāk miegs, man zāja balta. Un... Sorry. Lūdzu, mums nekidnapo gādē. Nē. Ok, mēs tikām numuriņā. House tour. Ak, Dievs, tu vari darīt, zini, tā kā tie visi, tā kā tu rādītu apartment. Davai. Ok, davai. Ok, davai. Man esam. Ak, Dievs, vismaz mēs tikām iekšā. Mēs tikām pa brīvu brokastīm, jo šeit nestrādā kondiška. Eju. Ok. Kājas. Elīze nopirka kafiju. Kohī. Šitās ir arī lejā, bet ir jāveic. Jā. 8 eiro. Nevis katra, bet kopā. Kāds Elīze nopirka? Stufī. Pat šitā jau nav. Nē, tu nav savs lietas. Nu, dēļ. Dankšķi. Yes. Yes, queen. Is this it? Yes. Yes. Filipinos. Of course. Šat mājās es teicu. Pēc koncerta es tā ēdīšu. Es nopirku kartupeļu putru Es gribu pagašot. un makaronu. Interesē. Makaronus? Elīze vēl dabūja nektarīnu. Un tad es arī nopirku divas maizītes, nopirku tādu pašu, ko viņa. Un italiano. Yes. 'Twas the night before Christmas, when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. Ok. Tātad ir 9 no rīta, mēs iesim brokastīs. Es visu laiku naktī cēlos, jo man likās, ka mēs kavējam, un tad es paskatos pulksteni, man tāds, mums vēl 3 stundas, ko gulēt savu. Alles gut. Jā, te ir ļoti karsts. Man liekas, cik grādi kā tev liekas, varētu būt? 27? Nu jā, ārā ir 30. Nē, 27 maz. Pamaz? Lūdzu, pasaki vēl kaut ko. 35. 5? Oh, wow. Dive. Oh. Wow. Mēs bijām brokastīs.
Bija foršas brokastis. Nu, normāls brokastis. Mēs tagad sāksim taisīties. Man joprojām, man nav tā sajūta, ka mēs braucam uz koncertu. Man nav tā kā saprašana, kas notiek. Es neko nesaprotu. Ak, Dievs. Man šis pelēkais... Ok. Man šis pelēkais krakls bija arī, ka es taisījos uz Blackpink koncertu. Jā, es redzu. Šis krakls man ir tā kā, zini, šeit dāsana no krakla, kas viņam ir netīrs un saplīs. Es ceru, ka jūs kaut ko iemācieties. Kāpēc tu to maizi ēdāt sevišķi? Es arī dasēdīšu atsevišķi. Oh! Man vienkārši interesē, kas ir tā negaršīgā daļa šeit. Pagaršo, kāpēc tu ēdi tā kā... Varbūt es esmu undercover pilodi. Pilodis balodi. Zini, ko es dzirdu? Every time tas palaidz uz čaini, ka zini, ko es redzu galvā? Salūtu! Ok, mēs esam pabeiguši make-upu. Viņu... Tur nav loga. Kā antena. Tikai tam džekam no Home. Nesauc kaut kāds mistake? Nu nav pielikts. Nē, no shit! Man likās, ka tev pielikts. O, Dievs, Au. Viņu sauca Au. Right! No, I was close. Zini, kurā That's what she said. būšu close. No. Tagad redzēs džoku. Yes. Dauga salīdzinām. Dauga ne, bet Dauga salīdzinām ar tevi būs dīķis. Let's go to the beach. Let's go get a wave. They say what they gonna say for a dream. Nopērkam tikai... Jā. Everywhere I go... I just wanna dive. Splash, rip, make waves with my two friends. Ok, mēs esam gatavs. Mēs tagad ejam uz autobusu. Līdz ārējai mums ir tāls ceļš. Kortisols sāk pacelties. Es nevaru sagaidīt, ka mēs satiksim pirmos cilvēkus, kuri noteikti brauks uz koncertu. Jo te tu nevari nepamanīt. Ak, Dievs, nevar. Anā mums nav tik karsti. Nu, ir ciešami. It's alright. Tajā istabiņā bija gatava. Jā. Mēs atbraucām ar pirmo autobusu. Un tagad mums jāgaida vilciens. Mums prasīja, vai jāpaliek šeit, vai jāiet uz citu peronu, un mēs no šajienes neesam. Es nevaru sagaidīt. Mēs esam ārā pie arēnas, un tagad mēs gājām freebie huntot, un mēs dabūjām tik foršas dāvaniņas. Es domāju, mums tas vēl jāpadara. Bet ir tik daudz cilvēku, un te viss ir tik laimīgi. Un es esmu uz raudāšanas robežas. Jā, kāds sajūtas? Bombastic! Ok, mēs esam arēnā, mēs esam mūsu vietās. Es pilnīgi biju aizmirsus par mūsu vlogu, bet šis būs ļoti nekvalitatīvs vlogs. Bet mēs esam arēnā, un es uzskatu, ka mēs esam diezgan tuvu. Mēs sapučējāmies. Ir cik pulkstenis? 7. Ak, Dievs, man likās, jā, ir 7, šovs sākas 8, un ak, Dievs. Man būs caurējumi. Jā.
mēs gaidām, ka mēs varam tikt ārā no arēnas un, ak, Dievs, man nav balss, Nav balss! Šis ir priekās, un šis nav, jā. Mēs esam apakaļ no koncerta. Mēs paņēmām taksi, lai atbrauktu uz šejieni, savādāk mēs te būtu 4 no rīta. Jā. Mēs te būtu 4 no rīta. Un tagad ir kaut kādi 1 vai 2. Fū, ne, 1, ne, bet vai 12. Nē, 1. Okay. Tas koncerts bija kaut kādas 2 stundas ar kaut ko 2, man liekas. Es noraudāju visu laiku. Labi, bija pauzīte. Un man ir, pēc raudāšanas tas karstums acīs un galvā. Man tagad tā ir, bet tā ir mana problēma. Es esmu ļoti raudošs Es ļoti raudu. Es pat sāku raudāt 8, pirms viņa uznāca. Jā. Elīze arī raudāja, un Elīze parasti nerauda. Pat es raudu. Es vispār es esmu tas cilvēks, kurš nerauda. Pat ja es ļoti, ļoti gribu, es nespēju paraudāt. Vienkārši neproducēju asārs. Ak, Dievs. Un pēc tam mums bija labākais hug, I think, in my life. I feel like es viņu atcerēšos tā kā, guys, I'm gonna cry. The best part. Mums bija sēdvietas, un cilvēki visi piecēlās kājās un lēkāja. Tas bija tik fenomenāli. Tur bija 75,000 cilvēku tajā arēnā. Un tas pūlis bija crazy. Un mūsu surprise songs mēs dabījām Louder Than Bombs. Un Blood, Sweat and Tears. Es parādīšu reakciju video. Crazy. Es viņus ielikšu. You don't understand, it's BTS, it's BTS Army. Ok, ir pēc koncerta diena, mēs tikko bijām brokastīs. Šodien brokastis bija ļoti labas. Oh, yeah. Un es sāku raudāt tādu brokastis. Es zinu, ka ir cilvēki, kas tā kā ceļojumos taisa bingo. Un, ja tu vēlies uzvarēt, tev vajag ielikt tā kā Linda raudās. Būs. Es nezinu. Es esmu complete in life. Es redzēju Džīnu. Oh, guys, I'm gonna cry again. Galvenais es gan jau skatīšos tos video. Un galvenais ātri piefiksēt, kurš ir tas video, kur mēs skaitam to fanšēt. Oh, no! Ja es sāku viņu skatīties, nav labi. Also, remember, kā mēs skatījāmies Dynamite video? Stop! It was so cool. Meitene, tu Mēs- gulēji! Bet wait, mēs cēlāmies. 7. Jā. Es piecēlos, viņa gulēja. Bija pistāk, ka es viņu cēlu. Bet mēs noskatījāmies eventually. Jā. Es skatījos Bet es biju to- Boy With Love. Nē, Boy With Love mums bija skolā. Oh! Black Swan es arī klausījos pie sociālo zinību kabineta. Jā. Es mīlu, ka bija izklausot. Pagaidi. Es mīlu, ka izklausot, ka tu esi vienkārši nosmeķies 20 pakas šodien. Šajās brīvdienās. Oh! Vakar pēc koncerta mēs gājām pildīt ūdeni, un tur cilvēki, kas meķēja marihuānu. Es pat nezinu, kas ir labāk izdarīt to pirms koncerta vai pēc. Par tiem waters man atgādināja to čiepu. Jā! Sāksim ar to, ka visi vienkārši grūstās, tā kā, calm down, tu tiksi pie ūdens. Tā kā, I get it, tu ļoti gribi dzert, bet, ka ir pagājušas 2 stundas, un tā kā tur nav ūdens. Mēs tiekam pie ūdens, mēs uzpildam savas glāzītes. Un visi sāk grūstīt, tā kā, visi ir tik tuvu viens otram. Un es pagriežos, un es tā kā domāju, ok, es pagaidīšu Elīzi. No, sorry, es pats. Nē, it's okay. Un es pagriežos, un es tai meitnei saku, tā kā, Can you let me... jā, can you let me out? Tāpēc, ka tā kā, viņa stāvēja man tik, tā kā, tu, es nevaru paiet.
Un vēl pilna glāze ar ūdeni. Jā. Tu negribi uzlikt cilvēkiem. Yeah. And what she said. Yeah, that would be good. He's like, Actually, that would be good. like, what the fuck? Es netieku ārā, ja tu man nevari izlaist. Ak, Dievs, Really? people. My Zidane blood, sweat and tears. Oh! Louder than bombs. Louder than fucking bombs. Pirmo reizi dzīvē viņu Pirmo reizi dzīvē viņa performo. I'm gonna cry again. Veronicas serving face. Serving emotions. Mēs tagad ejam čekautoties no viesnīcas. Yes, mēs pavadījām laiku skatoties koncerta video. Subway's mums horrible. Everything is fine. Vakar bija ļoti high cortisol, bet ja mēs tikām uz arēnu... Exactly. Yes, wait. Jā. Man liekas, šajā video ir kaut kāds 5 frāzes, ko es visu laiku sakam. Guys? Nu labi, tas ir mans darbs, es atveru guys. Yes. Yes. Esmu tikuši cauri security. Bet Lindu atkal pārmeklēja. Katrā tripa Lindas soma nonāk tajos neceļos. Jā. Mūsu lidojums ir overbooked. Mēs lidojam ar ID biļetēm. Un... Beidz, man braucies! Tā ir mana Es nezinu, ka kaut kā man likās... Tu likās vienkārši bumpy road, jā, bro. Mēs aiziesim uz mūsu gate, cerēsim, ka tur ir worker un prasīsim tā kā, kāda ir siča, vai mēs varam tikt tajā plane. Ja nē, probably nē, tad... We are... 1 hour later. Guess, kur mēs esam? Hind. Mēs esam Beļģijā. Jā, mēs atbraucām uz Beļģiju un tad no Beļģijas mums būs lidojums uz Rīgu, jo tas reiz bija pilns uz Oslo. Tā kā Pārpildīt. no Oslo for us. Šī lidosta ir fantastiski. Te ir tik labas toaletes, viņas atgādina tā kā... Un tu turpat labi smaržoji, tu tagad... Jā, pēc akarpaules toaletes, nē. The second tu izkāp no tā savu geitu. Nē, kas tas ir par trubu? Kas tā par trubu? Gates. Tā arī viņš Tas ir gates, jā. Jā. Tu sajūti smaržu pēc vāpelēm. Dream Rotation, Henry Cavill, Chris Evans. And the third one. Vingi. Pagad. Nē, pagad. Jā, it's that first rotation. It's only Monday. And Chris Evans, Charlie Hunnam, un Henry Cavill. Tas ir Henry Cavill. Tas ir dīvainākais vlogs. Es tikko stresoju par to, lai mēs tiksim mājās. Tagad trīvotīšana. Mēs esam aizpakašās palīdz. Beidz kustāt. Tie, ko es iedomājos, viņi nesaiet kopā ar Džankukungs. Jā. Es gribu teikt šugā. Šugā. Džankukungs fan. Iyice hun. We are doing. Scratch that. We are doing. Also, guys, es uztaisīju šādu. I don't think... Es nezinu, vai likt to bildi vai nē, but I love this photo so much. I'm gonna cry. Jā, es nezinu. Šito mājās. Šito tiksim domāju. Hitapojiet komentāros labu psihologu. Boost this down below. Linda, oi. Halo? Mīļā sirds. Nu, trusīt beidz. Kā? Trusīt? Teici, trusīt beidz. Linda apgalvo, ka viņa ir pilnīgā zen. Nav novaldē. Es saku, ka viņa nav zen, viņa ir nez. Ok, mēs esam Rīgā.
Nē, nu es esmu vispār laimīga, ka mēs mājās. Šo Mēs gadu tikām esam mājās. Latvijā, ak, Dievs. Reāli. Latvija. Gan no Berlīnes. Vācija, like... Greimāksing. Gan no Berlīnes, gan tagad no Mīnhenes lidojot apakaļ. Es skatīšanos gāju. Bija prieks izpazīt, bija prieks izpazīt. Šajās es esmu pusstundu, tu šādi pats. Bija prieks iepazīt. Starp jums bija tāds. Es nepamāju. Pamāt. Kur ir? Es tecām BTS. Un neviens šeit to nezina. Bet viņi var uzzināt. Please do it. BTS. BTS. Bet tas tipu BTS.